Šajā video es pastāstīšu par vienu no Penteko produktiem, tā ir Linējas pernits krāsa. Linējas pernits krāsa sastāv no linējas pernits un minerālu pigmentiem. Krāsa atšķirībā no beidzes būs sedzoša. Krāsu var izmantot gan iekšdarbiem, gan arī ārdarbiem. Iekšdarbiem tās būs gan tāpat sienas, griesti, arī grīdas, ja? Ārdarbiem tās būs arī ēku, koku fasādes. Krāsu var izmantot arī uz kaļķa apmetuma, bet par to vairāk jūs varat redzēt mūsu mājaslapā video tieši par Arvīdu Plokštu. Veikala plauktā krāsu mēs piedāvājam 10 pamatoņos, bet pie mūsu uzņēmumā Iecavā jūs varat pasūtīt arī krāsu toni pēc NCS kataloga. Mēs iesakām izmantot augstas kvalitātes dabīgo vai augto saru otas. Ja tomēr jums nav pieejams šāds otas, var izmantot arī sintētisko saru otu, taču tā ir jāuzlabo. Mēs paņemam otu un aptuveni 3. daļu saru nogriežam ar šķērēm. Nogriežot sarus, tie kļūst cietāki, un tas palīdz linējas pernits ierīvēt virsmā ļoti plānā kārtiņā, nevis vienkārši izsmērēt. Izmantojot šādu tehniku, tiek iegūts kvalitatīvs rezultāts, tas pagarina Penteko produktu kalpošanas ilgumu un klājuma kvalitāti. Pirms sākam darbu, protams, ir svarīgi novērtēt materiāla, vizuālo izskatu, tātad virsmai jābūt tīrai no putekļiem. Materiāla mitrums apmēram 15 līdz 18%. Atverot iepakojumu, ļoti svarīgi, protams, ir kārtīgi samaisīt šo krāsu, jo līdz ar to, ja mums kvalitatīvāk tiek samaisīta krāsas tons, tad arī viņš neatšķirsies no paraugā redzamā. Lai kvalitatīvi veiktu šo darbu, mēs iesakām, ka krāsa būtu jāuzklāj 2 klājumos. Un pirmā reizītē izvēlētais krāsu tons būtu jāizšķaida apmēram ar 15–20% priežu terpentīnu. Tātad šajā gadījumā šeit mums būs krāsu tons, un šeit mēs izmantojam priežu terpentīnu, ko pielējam aptuveni vajadzīgā daudzumā klāt krāsai. Un tagad rūpīgi, protams, samaisam. Priežu terpentīns būs tā praktiski krāsas papildu sastāvdaļa, kas veicinās to, lai krāsa labāk iesūtas koksnē, un līdz ar to krāsojuma klājums būs vienmērīgāks uz virsmas. Terpentīns ir arī tas, kas veicina linējas krāsas žūšanu, un līdz ar to arī krāsas klājums arī ātrāk nožūs. Ņemam šo krāsu uz otas gala un uzklājam uz virsmas. Krāsa jācenšas uzklāt ļoti plānā kārtiņā, praktiski ierīvējot, un šajā gadījumā izvēlētā ota mums palīdz ļoti labi arī to izdarīt. Tā kā krāsu pārsvarā izmanto restaurāciju un ārdarbiem, ļoti svarīgi būs pēc iespējas vairāk krāsu piesūcināt šos dēļa galus, jo caur šo dēļa galu visvairāk materiāls uzņem mitrumu, un tas var nedaudz pabojāt arī šī te klājuma kvalitāti. Krāsa arī veido tādu ļoti vienmērīgu klājumu, un šiem produktiem, tāpat arī krāsai, šis klājums ir tāds, ka klēvīte pēc uzklāšanas nelobās, nav trausla, un šis produkts arī salīdzinoši dziļi iesūtas koksnē. Par krāsu varētu pieminēt arī to, ka krāsa atšķirībā no citiem Penteko produktiem pēc uzklāšanas nav jāslauka. Pēc 3–4 dienām būtu ieteicams uzklāt vēl vienu klājumu krāsas. Šajā gadījumā krāsu to neatšķaidām ar terpentīnu. Kā redzat, klājums būs nedaudz spīdīgs. Veiksmi darbos!